Jā, Daugavpils centrs. Šodien ir 20. jūlijs, un mēs redzam, pīlāģi ir jau oranžīgi un čemuru ir ļoti daudz. Ja paskatās latviešu tautas cicējumus, tad tas nozīmē, ka rudens būs lietains un garš, un arī ziema nemaz tik ātri neatnāks. Nu, paskatīsimies, vai šīs tautas prognozes piepildās, bet ja mēs palasām materiālus par pīlādzi latviešu folkloras krātuves izdevumos, tad mēs redzam, ka pīlādzis ir gana leģendārs koks. Gan kā aizsara koks, jo viņam tas ir krustiņš, gan kā arī tāds līdzeklis pret raganām, moškiem un pret visu, kas mums apkārt ir slikts un riebīgs. Pīlādzis ir ārkārtīgi, sacīsim, nu tā, ja blakus skatāmies, liekam arī ļoti populāru augu kadiķi jeb paegli, tad pīlādzim man liekas, ka latviešu valodā ir vislielākais dažādas nokrāsas sinonīmu, tā teikt, daudzums, ja. Nu, sāksim to, kur pamatā ir varbūt tas pīlādzis, ja. Pīlādzis, pīlēģis, tālāk. Un tad ir tā otrā grupa, kur ir sērmūkslis, sērmūksis, cārmūška, sārmūška un visos iespējamās dažādībās vienkārši šī te nosaukuma variācijas vēl. Nu, kā te parunās saka, ka mīļam bērnam daudz vārdu, ja, tad gan kadiķis, gan pīlādzis var lepoties, manuprāt, ar lielāko sinonīmu daudzumu. Mīļi bērni. Jā, tā kā droši vien, jā. Nu, tas lielā mērā ir saistāms ar to, ka gan abi divi augi ir saistīti ar mitoloģiju, ar to, ka gan pīlādzis, gan kadiķis ir paeglis, ka viņi abi spēja atvairīt ļaunos garus, ne par velti to pīlāģa zaru sprauž pie durvīm, jā, lai tad tur nekāda nelaime nenāktu mājās. Nu, abiem diviem saka, ka esot krustiņš ogas galā, nu, ja mēs paskatīsimies, sanāks, gan zvaigznīte vairāk sanāks. Nu, ja jau tas pīlādzis ir tik leģendārs, mēs nevarējām tam un tā tuvākajiem radiniekiem neveltīt atsevišķu sižetu. Nu? Kura krāsa šmukāka? Nu, man patīk melnā krāsa. Melnā, nodevēja, melnā. Bet tā taču ir aronija, ne? Aronija, jā. Būtu savēl. Nē, ir jau kādreiz jau to aroniju arī sauc par melno pīlādzi. Kādreiz jau to aroniju arī sauc par melno pīlādzi, un, nu, sava taisnība ir. Protams, mums var likties, ka aronija atšķirās ar lapām, nu, ja šeit ir saliktas lapas, tad aronija ir veselas, bet ir vesela pīlāģu sugu grupa, kurai arī lapas ir veselas, piemēram, miltu pīlādzis, ko var tīri labi audzēt Latvijā, piemēram, Zviedrijas pīlādzis, kuru izmanto pilsētu apstādījumos. Jelgavā ir vesela aleja no Zviedrijas pīlāģa. Kur, Jelgavā? Jelgavā, jā. Un šo tur vecais muižu parkos, arī, kur viņš tāpās. Nu, un hibrīdi starp parasto un to pašu miltu pīlādzi, tāda vēsturiski hibrīdi, jā, pareizāk sakot, jau tās veselas sugas šobrīd. Mums Ziemeļ Kurzemē ir atrodams arī savvaļā, kā pieņemsim Teodora, jeb Meiniha pīlādzis, ja. Tā kā viss kas, vai arī kliņš pīlādzis, piemēram. Ja jau pīlādži ir tik populāri koki, augu pilsētās, lauku mājās, ceļmalās, kultūrvēsturnieks Josifs Ročko painteresējās, kāds ir tas koks, kur tas der, kāda ir tā loma tautas tradīcijās. Ko jūs varat pateikt par pīlādzi? Pīlādzis ir tipisks rudens koks, un rudenī īpaši šogad bija ļoti daudz pīlāģu. Un tas nozīmē, jo vairāk pīlāģu, jo būs bargāka ziema. Ja, un pīlādzis arī ir tas augs, no kura gatavo ļoti labu ievārījumu, dažādas želejas, un arī, teiksim, pa kādai odziņai var iemest tējā, garšai, smaržai. Ko jūs varat pateikt par pīlādzi? No pīlādzi es varoju ievārījumu un dzeru ar tēju. Vai ir gadījies dzirdēt, kā kokus izmanto laika paredzēšanai? Jā, protams, piemēram, ja putni daudz izmanto barībā šo pīlādzi, tad ir vērams, kā būs augsta ziema, un arī tagad to var redzēt, un arī laika prognozes es dzirdēju, ka šī ziema būs viena no visaugstākajām Eiropā pēdējā gadsimta. Pīlādzi, jāsaka, ja pīlādzim ir daudz ogu, tad būs mitrs rudens un sniegiem bagāta ziema. Atkal Daugavpils centrs, tā pati vieta,
20. oktobris, rudens kulminācijā, un ir jāsaka, ka lietus praktiski nebija. Rudens bija ļoti sauss. Visu septembri, neatceros, ka būtu lietus. Oktobra sākumā 3 dienas gan deva pamatīgi. Atkal, ir tā gana patīkami. Jāsaka laikam, ka tie seno laiku ticējumi un novērojumi nevienmēr darbojas. Varbūt es neprotu kaut kā tās zīmes izlasīt. Varbūt daba ir pamainījusies, klimatiskie apstākļi, varbūt ir citi faktori. Nezinu, bet jebkurā gadījumā prieks, ka pīlādži mums ir, viņi priecē pilsētā pilsētnieku acis, dažreiz arī putniņus.